Nu, sveiciens visiem šajā skaistajā, saulainajā, vasarīgajā, pavasarīgajā dienā, vakarā. Ja jau braucu, šoreiz neliels tāds video no vienas puses, kā saka, ne pa tēmai. Daudz kur TikTokā var redzēt, ka cilvēki liek tur screenshotus un viss, ka ir saņēmuši kārtējo straiku, banu, tur brīdinājumu un tā tālāk. Un tas viss, protams, ir reti smieklīgi. Ok, es neko nesaku, tad, kad šis straiks un šis bans ir par lietu, jā, bet es te veltīju laiku speciāli iepazīties ar TikTok tās komūnas noteikumiem un visu pārējo. Nu jā, viss standartā. Nedrīkst darīt pāri citiem, nedrīkst uzbāzties, tur tapaļā, viss tā kā pienākās tā tālāk. Bet kur tad ir šis smieklīgums? Smieklīgums ir tā, mēs zinām, ka pasaule tagad ģeopolitiskā situācija pasaulē ir tāda, kāda ir. Man te fonā viens liels zvērs also. Mēs te braucam uz tusiņu. Un varbūt tur var redzēt bišķiņu ausis. Ausis, to redz, kur ir. Sēž lielais. Tā kā, ja fonā ir elšana dzirdama, tas ir viņš, tas nāc es. Tātad, atgriežoties pie tēmas, jā. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem, viss it kā ir skaidrs, jā, arī YouTube'am ir ļoti līdzīgi, tur googlēja, visiem viņi gandrīz vai vairāk vai mazāk kā copy-paste ir uztaisīti, jā, lai gan kompānijas dažādas. Un tagad pie mūsdienu ģeopolitiskās situācijas, protams, kad, ir vieni, kuriem ir sunīši kaķīši tikai, un, teiksim, tādu video, kā saka, algoritmus pēta, kas jūs interesē, un tad to arī pasniedz, teiksim, jā, tādīs ieteiktajos video. Man tā kā, teiksim, ir šī te interese arī par politiskajām norisēm un vispārējā. Tad es saņemu ļoti daudz dažādus, teiksim, arī šos te rullīšus. No visdažādākajām vietām, no visdažādākajiem punktiem, bet ļoti daudz dominē Krievija, krievalodīgie, ja tos tā var nosaukt, no dažādām Eiropas valstīm. Un viņi tur var tiešām nozīmē, tur necenzēti vārdi, tur mats ir katrā trešajā vārdā, ja ne katrā otrajā. Tur ir reāli uzbrukumi, tanī skaitā arī par Latviju, teiksim, izteikšanās, par Baltijas valstīm izteikšanās ir, jā, tur mēs jūs tā, mēs jūs šitā, jūs tur tādi, jūs tur šitādi, tur, un tad konkrēti, jā, tur naida sēšana, naida runa, tur vienkārši no pirmā zilbes nāk ārā. Un tā kā tu aizsūtīt kā šo te, caur ziņot, ziniet, kā nosūtīt reportu, jā, ka tur ir tā naida runa, tev atnāk, mēs pārbaudījām tavu iesniegumu, mēs neatradām nekādus tur tos kopienas pārkāpumus. Tur visu ir normāli un tā tālāk. Tu viņiem atkārto to apelāciju, tur, jūs skatieties, tur reāli cilvēks brūka. Nē, mēs atkārtot pārbaudījām, visi kārtībā. Tanī pašā laikā tev pietiek uzrakstīt komentārā, ka šis video ir muļķīgs, un tu saņems brīdinājumu par to, ka tev ir uzmākšanās vai mobbings. Tavs komentārs pārkāpja šīs te TikToka kopienas noteikumus. Jā, TikToks, tā ir tā pati Meta, kas ir zem Metas apakšā Facebooks, TikToks, kas tur vēl bija, neatceros, jā.
Un tad tev tur ir, ja tev būs vēl viens brīdinājums, mēs tavu kontu tur iesaldēsim uz mēnesi, vēl kaut ko. Man, piemēram, ir dziļi nospļauties. Es pusotru gadu dzīvoju vispār bez TikTok, es biju atslēdzies no viņa. Jo tanī brīdī man nevajadzēja un bija citas lietas, kādēļ es ar to nenodarbojos, teiksim, ja. Tagad man tas TikToks, arī, viņš ir pa cik, es tur tā pasakoju līdzi, man tur ir daži labi paziņas, teiksim, no tās pašas Ukrainas, jā, ir daži paziņas arī no Krievijas, kuri neatbalsta karu Ukrainā, jā, un viņi tur cenšas visādiem veidiem tur izlīferēties, un mums tur ir zināma saziņa, un interesanti, viņi izmantojot TikTok sūta savus viedokļus un savu savdabīgu tādu cīņas veidu, jā, Ukraiņi savukārt pastāst par reālajiem notikumiem, nevis tie, kas tiek atspoguļoti tur dažādos mēdījos, tanī skaitā arī mūsu mēdījos, kur arī nereti ne visi atbilst. Mūsu mēdīji, teiksim, Latvijas mēdīji par karu Ukrainā ir tādi ļoti neitrāli, nevis neitrāli, bet piesardzīgi. Jā, tagad, teiksim, tur uzbrukums ap Harkivu un viss tur iet, un tad mūsējiem tur, it kā ir, it kā nav ieņemts tas ciemats, jā, tur Krievi bīdās uz turien, tur iet smagas kaujas, jā, tanī pašā laikā Džeks man atsūta ziņu, viņš saka, jā, viņi spiež, nedēļu no vietas tur dienā pa 30 uzbrukumiem spiež, bet tas viss ir muļķīgi tādēļ, kad tur aizsardzības pozīcijas ierīkotas sen, katrs kvadrātmetrs ir piešauts un viņi vienkārši nesaprot, kad jebkuru viņu tiklīdz viņš paceļ galvu, tā viņš jau ir 200 un braucam mājās, kā saka, vai ne, un visu, un par to mūsu mediji viņi labāk ieturēs tādu piesardzību. Ja gadījumā, kurš par to atbildēs, ja? Kā visā Latvijas politikā, ja? Tie divi galvenie principi. Ja kurš par to atbildēs, un otrs princips ir, ja mēs tā izdarīsim, vai Eiropa mūs sapratīs un Austrum mums piedos, jā. Divi šie te otrais princips tagad jau bišķiņ sāk transformēties, jau Austrum piedošana jau mazāk prasa, bet, tu līdz čaudīšu laikam, nē, ziedputekšņi laiks. Tā kā, man tas ir savu veidu informācijas saņemšanas avots. Jā, tanī pašā laikā es informāciju varu saņemt arī no dažādiem YouTube kanāliem, kur ar šādu marazmu YouTube neslimo, teiksim. Jā, tur, lai dabūtu straiku, tev tur konkrēti ir jāieberžās, tad jā, vai jāsavāc ir vesela kaudze nelabvēļu, kuri tev vienkārši sāks bombīt, un tad YouTube roboti, teiksim, tur 5, 6, 7 kā saka, šie te lūgumi izskatīt, tad jau točno laikam kaut kas nav labi, jā. Bet tur arī ar YouTube ir vienkāršāk arī to jautājumu atrisināt, jo pirmkārt ar YouTube tu vari iziet uz support un uzrakstīt e-pastu un paskaidrot, parādīt timekodus un visu pārējo, un tur iet komunikācija. TikTokā es vienreiz neatceros, kur es rakos kaut kādus tur e-pastus, kaut kādus tur supports atradu, aizsūtīju, klusums ēterā. Zakarbergs tur jau neko citu nevar teikt, jā, tur, ja kāds viņam pārtulkos, var mani banot nos droši, nav problēma, bet, vecīt, tev nav taisnības, un tavām platformām arī nav taisnības, un taviem robotiem, kas tās platformas tur apkalpo, jā, un tas mākslīgais intelekts, kuru centies ieviest, sūdīgs tev mārketings un menedžments, viss, ko es varu pateikt. Žēl, ka viņš, protams, šito te neredzēs un nedzirdēs un nesapratīs, pat ja redzētu un dzirdētu, jā, bet, ja gadījumā kāds viņam tur tuvāk ir, droši variet pārtulkot. Sūdīgs, pats sūdīgs puisis platformas tikpat sūdīgas ir. Jā, tas tālūk. Tā kā
Es jau nezinu, varbūt tagad man arī ir pateicis vārdu sūdīgs, man to lītās pateicis, ka video ir slikts, jā, TikToks to lītās ņemsies klāt. Man godīgi sakot, pateikšu rupji, pajāt uz visu šito te. Tā kā tas vienkārši, es šito video arī izlikšu YouTube'ā, tā kā būs interesanti, jā, katrā gadījumā. Es netaisos cīnīties tur ar TikToku vai vēl kaut ko, nē, tas man nav vispār plānos. Godīgi sakot, tāda vienkārši tāda pārdoma ne pa tēmu skaistā vakarā braucot. Tas apmēram viss. Čau visiem!